kāpšu uz Riga varžacīm un atgādināšu, ka 12. kārtā Riga joprojām tikai vienu reizi ir guvusi vairāk par 2 vārtiem mačā. Tas ir pieticīgs rādītājs. Valmieras pretuzbrukums sitiens. Bumba varēja ieplanēt vārtos. Lukas Vapne piedot. 20 minūtēs 2 reizes Riga trāpīs pa pārsni, lai gan, es nepārspīlēšu, sakot, ka kaut kas daudz ir izveidots un skaisti izspēlēts. Sarkanā kartīte, vai patiešām? Šeit es domāju, ka ir viss pamats domāt, ka var, bet tāda vēl nav ieviesta virslīgā. Un ko pieņem Andris Treimanis? Vai viņš nosvītros sarkano kartīti? Šķiet, ka viņš nosvītro, jo viņš izvelk ārā no kabatas sarkano un kartīti parāda dzelteno. Labs un pareizs lēmums. Es arī Varslavāns atspēlē Toņišovam. Toņišovs pirms soda laukumam par Sānam Klevantēnu. Dojs sitiens pa vārtiem. Lukas Vapne sit vārtu mērķi. Spēlē šauri. Gan Burkovskis, gan Erkjāga to pašu ievēro arī tagad. Paskatieties, Ivans Erkjāga. Labi, tad tiek mainīts flangs. Mazliet cita situācija, bet tik un tā Erkjāga piespēlē Mankendā un Mankendā pieder viss flangs. Gotie uz vidu. Tolsitiens! Skaists atvairījums. Kaut gan mēs visi zinām, kas ir Dāvis Ošs, bet man uzreiz tādas ziņa publicēta šīs spēles gaitā no Futbola federācijas oficiālā konta. Un šī ziņa vēsta, ka Valmiera šajā gadā nepiedalīsies Eirokausos. Valmierai ir atņemta, nepiešķirta Eirokausu licence. Kamēr šeit sitiens vārtu mērķī, arī diezgan viegls Puriņam tāda ziņa pienākusi. Nemāku teikt, vai Valmieras kolektīvs to jau zina, vai bija kādas sarunas aizkulisēs, vai pirms mača, bet šī ziņa publicēta brīdī, kad šajā spēlē risinājās 19. minūte, tad apmēram pirms 20 minūtēm Valmierai netiek piešķirta Eirokausu licence. Tas tāds liels notikums. Tagad skatāmies Genā, un šīs sliktās ziņas varēja papildināt. Finišēja 4. vietā. Aiz RFS Riga un Audas. Mankendā soda laukumā, par to pēc tam. Mankendā pats izdara sitienu, vēlreiz Dāvis Ošs, izmisīga cīņa par bumbu vārtu priekšā. Niks Slieda noslauka to. 22. gada čempione Valmiera. Bet tagad Valmierai šī 4. vieta netiek atņemta, bet tiek atņemta Eirokausu ceļasība. Protams, visiem zināmo problēmu dēļ, bet te Lukas Vapne vēlreiz neizmanto momentu. Lukasam jau Alienam Dojam bumba nonāca, bet vēl viens labs uzbrukums. Laba kombinācija Valmierai pacietīgi izspēlēt un atzīmēšu Porsāne Klimantē darbības. Pat zaudējis bumbu, viņš uzreiz metas virsū pretiniekam, atkaro bumbu. Piespēle Vapnem, Vapne vēl tālāk. Tur jau Aliens Dojs no sakarīgas pozīcijas. Darko Limaič šodien guva 2 vārtus pret Liepāju, bet Riga līdztēji kliedz Darko vārtu. Un arī Antonis Černomordijs soliņa, arī Džibrils Gejs soliņa. Tādi lieli uzvārdi šajā spēlē. Pieteikšanas vismaz pagaidām netiek. Mankendā apspēlē Birku. Mankendā izripina Jurkovskim. Jurkovskis! 62. minūte Raivis Andris Jurkovskis. Malejs aizsargs pieslēdzas un izmanto Gotjē Mankendā piespēlī. Līdzīga spēle. Pozitīvs Valmieras futbols, bet Riga ir komanda, kas spēja atrast vienu momentu un got vārtus. Valmierieši šķirušies no Eirokausiem un līdz šim ļoti pārliecinoši dominējuši gandrīz visu maču otrajos puslaikos. Tagad šo statistiku mazliet pavojā un ielaiž vārtus otrā puslaika vidū. Raivis Andris Jurkovskis neko. Šī ir no tām spēlēm, kur emocijas spēles gaitā pieaug. Pie rezultāta 0-0, sevišķi pirmajā puslaikā komandas katra darīja savu darbiņu, koncentrējās savam sniegumam. Tagad jau tiešām daudz emociju, daudz neapmierinātības ar sevi, ar partneriem, ar pretiniekiem. Protams, vairāk stāsts par Valmieras komandu, kura labu darbu paveica, bet ir zaudētājs Lukas Vapne! Atbildes gājiens! 1-1, Puriņam bez variantiem. Kas par goliņu Lukasam Vapnem? Arī viņš šajā spēlē ir bijis gana pamanāms, kādi 4 sitieni, to jau teicu, un ar 5. vai 6. varbūt 7. mēģinājumu Vapne iegriež bumbu tālajā 9. Latvijas futbolu, gribu teikt, uzlecošā zvaigzne, bet kāda uzlecošā tomēr nav nekāds Tīnis vairs. Tuvojas 21. dzimšanas diena Lukasam Vapnem, bakstīšanās Kemelongenā, pavirši nospēlē aizsardzībā Vapne.
Nu jā, viņam tādas epizodes patīk. Viņš tādas situācijas nopelnīja dzelteno kartīti. Uz kādu brīdi pat sarkano, un tad ar VAR palīdzību Andris Treimanis nolēma citādi. Nolēma pamēģināt atpakaļ uz dzelteno. Un tur pa kreisi Iļins spēlē. Bet pa labi tagad Jurkovskis jau vienus vārtus govījis. Daškevičs! Kā novēl šis trīvīnis. Vēl viens Daugavpils audzeknis līdzās Daškevičam. Sančiņš bomba bāšā vārtu priekšā piendāvja Oša viņa gādīgajās rokās. Pret 0, bet tieši tajā mačā Černomordī noņēma pēc pirmā puslaika vēl viena iespēja Valmierai. Kas šeit notiek? Tīkliņu no ārpuses trāpa galu galā. Svilps, varbūt vēl šī epizode. Šis nepatīkamais izklupiens tiek apskatīts. Bet nu tas arī viss. Tas arī viss. Neizšķirts 1-1. Pirmais neizšķirts sezonā Simo Valakārī, Mareka Zuntnera komandai.